Irānas līderis pamet Teherānu, kamēr arābi viņu uzbrūk, un režīms piedzīvo rētu spriedzes nakti, ko ieskauj sēras, klusums un sprādzieni, kas vēl nav pilnībā izskaidroti. Abbas Aragīši, Irānas ārlietu ministrs, pameta galvaspilsētu, kad tika ziņots par jauniem uzbrukumiem Irānas dienvidos, un viņa galamērķis vēl nav zināms. Tas notika tajā pašā dienā, kad Alī Hamenei ķermenis tika nogādāts Imāma Rezā svētnīcā Mašhadā, lai noslēgtu bērnu ceremonijas. Es būtu tevi nosaucis par šahīdu, un tu būtu bijis labāks, ja tu tāds būtu. Allahumma, mums ir sāpes, mēs zinām, ka tas ir labākais. Mostava parādījās piemiņas pasākumu centrā, bet Mostaba, kurš tika uzskatīts par pēcteci un jauno augstāko līderi, joprojām palika ārpus sabiedrības redzesloka. Irāna apglabāja veco komandieri, bet jaunā varas seja neparādījās, lai paskatītos uz pūli. Vienlaikus tika ziņots par sprādzieniem jutīgās teritorijās, piemēram, Bukserā, Bandar Abbasā, Konarakā un Šabahārā. Kamēr valsts televīzija centās noliegt daļu ziņojumu un Vašingtona izvairījās uzņemties atbildību par jaunajiem sprādzieniem, galvenās aizdomas sāka vērsties uz Persijas līča reģionu. Ar Izraēlas preses sniegto informāciju, kas norāda uz Kuveitu un Bahreinu kā iespējamiem dalībniekiem kopīgā ofensīvā pret Irānas objektiem. Režīms, kas gadiem ilgi draudēja kaimiņiem, slēdza ceļus un izmantoja miliciju grupējumus, tagad redz, kā paša teritorija kļūst par mērķi no dažādām pusēm. Kas lika Aragaksi tagad pamest Teherānu? Kāpēc Mostaba joprojām slēpjas? Kā arābu valstis iesaistījās šajā uzbrukumā? Es tev tūlīt visu pastāstīšu. Ja tev patīk šāda veida tieši un bez liekvārdības saturs, apsver iespēju abonēt, jo šeit šādi video ir katru dienu. Aragaksi pārvietošanās izraisīja trauksmi, jo tā neizskatās pēc parasta ceļojuma. Irānas ārlietu ministrs devās prom no Teherānas tieši tad, kad režīms saskārās ar vairākiem ziņojumiem par sprādzieniem, pretgaisa aizsardzības aktivitātēm un uzbrukumiem militāriem un piekrastes objektiem. Visticamākais skaidrojums ir vienkāršs. Vai nu viņš tika nosūtīts uz steidzamām sarunām, vai arī tika pabīdīts malā, kamēr situācija pasliktinājās. Abos divos gadījumos aina Teherānai nav laba. Diplomātijas vadītājs pamet galvaspilsētu. Tamēr režīms cenšas pārliecināt savu tautu, ka joprojām visu kontrolē. Khamenei apbedīšana Mašhadā padarīja krīzi par simbolisku notikumu. Pilsēta uzņēma pūļus, drošības spēkus un ceremonijas, kas bija piesātinātas ar saukļiem pret Amerikas Savienotajām valstīm. Tomēr Moizes Močtabas prombūtne bija jūtamāka nekā daudzi runas. Viņš tika norādīts kā pēctecis pēc tēva nāves uzbrukumā 2026. gada 28. februārī, taču viņš neparādījās galvenajos publiskajos pasākumos. Tas pašam režīmam sūta neērtu vēstījumu. Islāma republika cenšas radīt nepārtrauktības iespaidu, bet cilvēks, kuram vajadzētu iemiesot šo nepārtrauktību, joprojām ir neredzams. Varas struktūrā, kas dzīvo no simboliem, klātbūtnes un bailēm, jaunā līdera prombūtne kļūst par uzvaras zīmi. Tauta redz bijušā komandiera zārku, bet neredz pēcteci. Militārais spiediens Irānas dienvidos arī ir pieaudzis. Ziņojumos no reģiona tika minēts sprādzieni Bušerā, Bandarā Abbasā, Šabahārā un Konarakā. Bušerai ir īpaša nozīme, jo tur atrodas galvenā Irānas civilā kodoliekārta. Bandar Abbas ir strateģisks punkts piekrastē. Konaraka atrodas Makrānas piekrastē, netālu no Omānas līča, kas ir svarīgs reģions Irānas jūras spēku klātbūtnei. Šabahāra arī ietilp šajā spiediena ģeogrāfijā, jo tā savieno Irānu ar atklāto jūru un maršrutiem, kurus Teherāna cenšas saglabāt krīzes laikā. Vašingtona klusēja par jaunāko ziņojumu autorību. Pentagons nesniedza skaidru operatīvu paziņojumu par šo jaunāko soli, kamēr daži mēdīji citēja ASV amatpersonas sakot, ka Savienotās valstis nav iesaistīts pēdējo stundu sprādzienos. Šāda veida klusēšana nebeidz krīzi. Tā tikai palielina spriedzi.
Kad notiek uzbrukums, daļēji noliekšana un nav publiskas atbildības uzņemšanās, politiskais vērtējums ir tāds, ka kāds vēlas izdarīt spiedienu uz režīmu, neatklājot visu operāciju uzreiz. Tieši šeit Kuveita un Bahreina nonāk aizdomu centrā. Izraēlas preses informācija norādīja, ka Persijas līča valstis, visticamāk tieši šīs divas, varētu būt piedalījušās kopīgā operācijā pret Irānu. Arī liecinieki Kuveitā ziņoja par palaišanām. Vēl nav pietiekami spēcīga, neatkarīga apstiprinājuma, lai šo autorību uzskatītu par pilnīgi drošu faktu, taču pati šī hipotēze jau maina notikumu nozīmi. Ja Persijas līča arābu valstis sākušas rīkoties tieši pret Irānu, Teherāna ir zaudējusi psiholoģisko drošību, domājot, ka tai būs jāsaskarās tikai ar ASV un Izraēlu. Irānas režīms mēģināja noliegt sprādzienus tādās vietās kā Kašīna, Sirika un Džaska. Šī noliekšana var kalpot divām funkcijām. Pirmā ir iekšējās panikas kontrolēšana. Otrā ir izvairīties no atzīšanas, ka Persijas līča valstis ir pārkāpušas bīstamu robežu. Teherānai atzīt, ka arābu kaimiņi ir uzbrukuši tās teritorijai, nozīmētu atzīt reģionālu pazemojumu. Irāna vienmēr ir centusies sev pasniegt kā iebiedējošu lielvaru. Bet tagad tā ir jāizskaidro, kāpēc tās piekraste, bāzes un maršruti atrodas zem spiediena. Konarakas jūras karaflotes bāze kļuva par vienu no svarīgākajiem punktiem šajā naktī. Irānas amatpersonas runāja par uzbrukumiem militārajā zonā, un ziņojumos tika minēti 2 viļņi. Pat bez skaidra apstiprinājuma par lidaparātu izcelsmi, mērķa izvēle daudz ko pasaka priekšā. Tas nav tikai mēģinājums iebiedēt iedzīvotājus. Spiediens ir vērsts uz militāro struktūru, jūras ceļu un reaģēšanas spēju. Tas, kurš uzbruk Konarak, runā tieši ar Irānas jūras spēkiem, un Teherānas projektu izmantot Omānas līdzi kā manevru zonu. Bet Mašāda arī piedzīvoja spriedzi ārpus ceremonijas. Ziņojumi liecina, ka bruņots vīrietis atklāja uguni uz cilvēkiem, kas saistīti ar revolucionāro gvardi un Basīdžu Safarazānas reģionā. Aizdomās turamais sākotnēji netika aizturēts. Šī detaļa ir nozīmīga, jo Mašada bija pilna ar aģentiem, izlūkdienestu un drošības spēkiem apbedīšanas laikā. Viņa pēdējā klātbūtnes brīdī starp mums, ak, Husein, nenokrita no viņa lūpām, lai kur viņš arī atrastos, viņš to teica. Ja iekšējais uzbrukums notiek tieši šādā uzraudzītā vidē, vēstījums ir tāds, ka arī režīma drošība saskaras ar plaisām pašā Gazā. Izraēla uzturēja vēl vienu aktīvu fronti Gazā. Izraēlas aizsardzības spēki ziņoja, ka ir likvidējuši nozīmīgu locekli, kas bija saistīts ar ieroču ražošanu un piegādi Palestīnas atbrīvošanas tautas frontes ģenerālkomandai Gazas dienvidos. Viņi vēl razņoja, ka ir trāpījuši Hamas snaiperim ziemeļos. Šis aspekts sasaista krīzi, jo parāda, ka Izraēla neskatās tikai uz Irānu. Spiediens pret Irānas asi iet caur Gazu, Libānu, Sīriju, Līča reģionu un Izraēlas robežām. Netanjahu atkal runāja ar Trumpu pa telefonu jutīgu lēmumu pieņemšanas naktī. Izraēlas kabinets paziņoja, ka saruna bija par koordināciju starp abām valstīm, amerikāņu darbībām Līča reģionā, Erdogana izteikumiem pret Izraēlu un nepieciešamību pēc drošības zonām pie Izraēlas robežām. Krievija iesaistījās diskusijā, cenšoties aizstāvēt vienošanos, kas ietvertu visas iesaistītās puses. Lavrovs zina, ka Maskava nevēlas palikt ārpus sarunām, kas skar Irānu, Persijas līci, Amerikas Savienotās valstis, naftu un tirdzniecības ceļus. Krievijas izteikuma atklāja arī vēl vienu aspektu. Problēma jau ir pārsniegusi Teherānas un Vašingtonas robežas. Tās ietekme ir sasniegusi kaimiņu valstis. Tā skar gan tirdzniecību, gan enerģētikas līdzsvaru. Irānas režīms saskarās ar sarežģītu faktoru kombināciju. Bijušais līderis ir apbedīts, pēctecis joprojām nav klāt. Ārlietu ministrs ir devies prom no Teherānas. Sprādziens skar piekrastes rajons un ir aizdoms, ka Persijas līča arābu valstis iesaistās tiešāk. Vienlaikus Izraēla koordinējas ar Trumpu, Gaza joprojām ir militārā spiediena ietekmē un Maskava cenšas saglabāt savu vietu pie sarunu galda. Teherāna joprojām cenšas izklausīties draudīgi, taču nakts parādīja režīmu, kas ir apņemts ar šaubām. Spēks, ko viņš apgalvoja demonstrējam ārpasaulē, tagad ir vērsts pret pašu durvīm. Krīze turpinās, jo neviens nevēlas atzīt vājumu.
Liels paldies, ka noskatījāties šo video līdz beigām. Atbalstiet mūsu projektu un sniedziet finansiālu ieguldījumu, izmantojot PIX atslēgu, kas redzam jūsu ekrānā. Mēs esam neatkarīgs kanāls, kas koncentrējās uz to, lai jūs sniegtu jums patiesu informāciju. Jūsu ieguldījums palīdz mums turpināt pastāvēt. Paldies!